jau drīzumā. Rītdien visa Latvija pieminēs deportāciju un komunistiskā genocīda upurus. Baisie notikumi risinājās pirms 63 gadiem. Toreiz no padomju varas represijām cieta vairāk nekā 40 000 cilvēku. Lielākā daļa no visiem, kur cieta, bija latvieši, bet apmēram 5. daļa bija krievu tautības cilvēki. To pirms kādu laiku centās uzsvērt ne tikai Rīgas mērs Nils Ušakovs, bet arī vēsturnieki, kuri vakar sanāca uz īpašu diskusiju. Jau rītdien visa Latvija terpsies sēru lentās, lai pieminētu genocīdā cietušos upurus. Saeimas deputāti un vēsturnieki gan ir centušies aktualizēt pirms tam aizmirst vēstures lapas pusi, ka no Latvijas ar lopu vagoniem ir izvest arī krievi. 2 datumi ir ierakstīti dziļi Latvijas iedzīvotāju sirdīs – 1941. gada 14. jūnijas un 1949. gada 25. marts. 10 000 iedzīvotājs vardarbīgi izsūtīja no valsts, bet ar laiku daži no faktiem tiek aizmirsti. Daudz krievi. Var teikt, ka pirms kara Latvijas krievu kopienas vadība visa tika represēta. Un daudzi no viņiem tika nošauti. Redziet, šī vadība bija antibolševistiska, antikomunistiska, ticīga, pareizticīga un nacionāli noskaņota. Vēsturnieki norādīja, ka padomju režīms nevērsās pret tautībām. Tie, kas bija partijā, bija aizsargāti. Tos, kur iestājās pret sistēmu, neizbēgam sagaidīja sots. Tas varētu sabiedrību saliedēt un arī kliedēt šos mītus par to, ka kādam ir bijis labāk vai kādam ir bijis sliktāk, un, teiksim, atšķaidīt joprojām valdošo viedokli par to, ka padomju laikā neskapēc ir bijis labāk lētās desas un zemā telefona rēķina dēļ. Rīgas doma vēra savus durvis vēsturniekiem, lai pārunātu jūtīgos tematus. Tam esot 2 galvenie mērķi. Latviešiem jāsaprot, ka izsūtīti tikai arī krievi un krievu tautības cilvēkiem, ka padomju iekārta ir vērsusies arī pret viņiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai visi Latvijas iedzīvotāji vienalga gadā viņiem ir dzimta valoda, būtu viena izpratne par to, ka Stalina režīma noziegumi, tas ir absolūtais ļaunums. Un viens no instrumentiem, kā to panākt, ir arī stāstīt plašāk, ka izsūtīja arī krievus. Saeimas deputāts gan neslēpa. Dažiem krievu tautības pārstāvjiem ir silts jūtas pret PSRS laikiem. Varbūt, ka ir tāda nostalģija, bet, daži krievi jūtas neumuri šeit Latvijā. Man liekas, tāds viens svarīgs iemesls. Vēsturnieki izpētījuši, ka no 40 000 iedzīvotāju, kurus izsūtīja, katrs 5. bija krievs. Laura Pavlovska, Ingmārs Stankēvičs, TV3 ziņas.